nedaudz klusāka spēle viņam. Jā, viņam šodien arī -2 starp citu ir. Viņš ir abās epizodēs bijis izslēdz, kad komanda ir zaudējis vārtus. Vienu metienu tikai ir izdarījis. 8 iemetienus uzvarējis, 10 iemetienos ir zaudējis šodien. Ir vēl viens zaudēts iemetiens. Gierings uz vārtiem! Vārtī! 3-2! Cīrihe izrauj uzvaru. Vārtu priekšā trajektorija ir mainījis. Cenders jautājums, vai tur var kaut ko apstrīdēt, bet šobrīd uz tablo ir 3-2. Jā, Cenders tā priecājās, skaidrs, ka viņš ir pielabojis vārtu priekšā. Nu, vēlreiz es atzīmēšu, cik svarīgs ir šis iemetiens pie kādiem no vārtiem Pīlei. Un tieši Heponēmija neizdevās uzvarēt šo iemetienu. Zigris tīri uzvar, metiens no zilās līnijas un skatāmies un pielabo uz leju. Pielabo Cenders šo ripu uz leju. Skatāmies vēlreiz. Ceļ augšā roku šajā situācijā. Saterī ripa jau iet uz leju. Nu rāda, ka pielaboja Saterī, bet nu neizskatījās, ka būtu spēle ar augstu pacelt noļu. Noteikti, ka tiesneši aizies vēl apskatīties, bet tā trajektorija no šīs kameras, kas it kā vienā līmenī ar pārlikni, var būt bišķi aizdomīgi. Uz robežas, bet vismaz no šī skatu punkta mēs nevarējām noteikti pateikt, ka noja bija augstāk tajā brīdī. Jo te kamera ir augstāk, tas leņķis ir jocīgs, tas tā kamera, kas ir augstāk, mums redzam aiz vārtiem. Šausmīgi sarežģīta situācija tiesnešiem. Jo gan vieni, gan otru pēc tam daudz par to runās un protestēs. Vai nu būs lēmums tā vai otrādi. Bet tiesneši parādīja, ka vārti ir ieskaitīti. Tas ir sākotnējais lēmums. 7 minūtes 3 sekundes nospēlēts otrajā pagarinājumā. Tiesnešiem ir jābūt 100% pārliecinātiem par to, ka spēle bija ar augstu pacelt noju, lai šos vārtus neieskaitītu. Jautājums ir jā. Tiesneši jā, un jautājums ir, kādas kameras pieejams. Un kas ir nofilmēts šajās kamerās? Patiesībā šeit vislabākā kamera ir tā, kas ir laukuma stūrī, kas ir vienā līmenī ar vārtu pārlikni. Tad viena kamera, viņa kustībā sanāk no zilās līnijas uz vārtiem, tur ir grūti noķert to kadru. Tad ir otrs variants ar otra kamera tālajā stūrī, tad vienīgi to ripu ir jāpmēģina saskatīt, bet arī tas tiek izmantots. Šeit būs grūti, šeit ir neiespējami pateikt, kāds augstums ir tajā brīdī. Cendera nojai. Kontakts ir tajā brīdī, kad viņam ir ripa pie pleca. Tas vēziens no augšas, tas liek tam visam izskaties aizdomīgi, bet teorijā jau varētu būt tieši līdz ar pārlikni. Šī ir tā kamera, šī ir tā kamera, kas teica. Bet te tiesnesis ieslīd arī ripas trajektorijā. Nu nē, to vajag apturēt. Tu vajag apturēt to momentu tieši brīdī, kad Cenders pielabo, lai tiešām saprastu un salīdzinātu ar vārtiem. Jo vienlaicīgi skatīties divās vietās tu nevari. Nu nē. Andere Kameras haben wir nicht mehr, oder? Okay, Lukas, hey! Und diese Entscheidung bleibt bestehen. Also Tor 12-4, hä? Izskatās, ka Skaidri iekšā 12. numurs būs vārtus un 4. ir rezultāti piespēle. Tā ir uzvara Balcerau, tā ir uzvara Cīrihei un lūk rādīšs uz augšu Mārtiņš Štenigers. Protams, ka viņi nepiekrīt šim lēmumam, protams, ka viņi tas neapmierina. Viņi arī 0-3 šobrīd ir sērijā un nākamā spēle Bīlē var būt arī noslēdzošā un pēdējā spēle šajā sērijā. Jā, bet cik ciešas, cik noturējās Štenigers, bet cik ciešas ir šīs visas 3 spēles bijušas. Par matu tiesu visu laiku ir labāk. Cīrihe, viņi atrod kaut kādus veidus tomēr uzvarēt. Cik šodien tuvu bija Bīle? 1 minūte palika, lai uzvarētu. Cīrihe atkal izlēna ārā, izlīdzina rezultātu. Un šādi vārti atkal. Nu, zin kā, kāds teiks paveicās, bet es teikšu, ka tā ir meistarība un Cīrihes komandas kopējā meistarība, kas ļauj viņiem šādās grūtās situācijās uzvarēt. Prieks redzēt smaidīgs Rudolfs Balcers.